Nu ko, čau visiem. Jārkauj beidzot ir feeder sezona ezerā šogad. Esam pie mūsu mīļā pazīstamā Limbažu lielezera. Un doma tāda man atklāt šī gada ezera feeder cop sezonu Kristaram blakus atklāt vispār feeder sezonu kā tādu pirmo. Cerams, ka ne pēdējo. Katrā ziņā uz nakti, pulkstens kaut kādi 8 gandrīz. Jauksim barību, parādīšu to. Uzbarosim, metīsimies iekšā, gan jau būs labi. Devais sākam ko darīt. Barības sastāvs šodien jāatgriežas pie klasikas, tā teikt. Salmo. Ilgi īstenībā neesmu mašķirējis ar salmo barībām. Bet feederis un līnas karūs. 3 kg uz 2. Es domāju, ka mums noteikti pietiks. Katrā ziņā, mēģināsim. Protams, kādi zaļie krikumi, visu maisīsim ar mikseri, lai barības nāk forši gaisīga un nav kunkuļi visādi. Tā kā tā, sākam jaukties, tūlīt parādīsim arī to. Tad aiziet, es gan esmu reizes, man šķiet, ka 10 rādījis, kā to visu darīt, bet, ir cilvēki, kas tikai sāk, un tomēr, parādīšu 11. reizi, vai 22. vai tā tālāk. Ja neinteresē pat tālāk, bet ir cilvēkam interesē. Tā, kā tā. Kā jau teicu, 2 feederi, salmo. Nesanāca atpost. 2 salmo feederi. Liekam pa taisno maisā. Noteikti neatstājam, tā kā citi to mēdz darīt. Līnas karūsa. Ļoti smuks mažo. Tā jau barība feederim. Nav vairs pavasarī vīmu barības, kas pēc garneliem, kriliem un vēl tikko nesmažo. Tā kā jā. Ņemam mūsu uzticamo mikseri. Un lēnām vajam ūdeni klāt. Es varu ar liešanu, jau esmu apmēram piešāvies, bet ja to darat pirmo reizi vai pirmās 10, labāk rakstīt ar roku. Jūs varat baigā šaizi sanāk, ja pa mītu, tad ir viss slikti. Lēnām vajam klāt. Un tas meids mums viņu no sākuma uzmetināt tā, lai viņa rokā paliek saķep tādā kā bumbā. Pēc tam viņa uzbriedīs, viņa pirmkārt uzpūtīsies, otrkārt viņa paliks sausāk, viņa iesūks ūdeni, te būs jāuzmitina vēlreiz. Kā tā, jau bišķiņu uzmitinām, pagaidām, lai iesūcās uzbriedis un tad otrais mitinājums. Pirmie iemetieni un jau barojums veikts start. Kad es tūp pie 10 barotavām iemetu. Tur kāds 5. metiens ar āķi tārpiem. Skaidrs tas, ka mazā zivs pagaidām ir ļoti aktīva. Krisiem raudiņas, mana raudiņas, pa ceļam vienu raudiņu līdekli pagrābt netā no zālēm. Bišķiņ dabūja pacīnties ar, smuku līdekli, likās ar 2 varētu būt. Bet, izspļāva raudiņai, tikai palika milzīgi zobi. Nepaspējām uzfilmēt, bet, zivju aktivitāte ir. Jācer, ka uz barību vēlāk pienāks kāds smuks brekšuks. Jo, arī raudiņas ir forši pavilkt, bet, ja paliek pa daudz, tad pa skādi. Tā kā, kaut kā tā. Jāturpina. Te beidzot man arī ir laikam brekšuks. Kristers jau dažu paspējis izstīvēt. Kaut kur iegāja. Dabūju ārā. Kristers jau paspējis dažu izstīvēt. Es arī, bet manēja bija galīgi dikti maziņš. Es tāds varētu būt pat tāds, ko pa breks var nosaukt. Bet nē, tas pats mazais vien ir Latvijas finieris. Tiks mājās? Netiks.
Bet breikšu ķerās katrā ziņā. Man tālajā distancē pagaidām tā. Kristam tuvāk, labāk pagaidām. Bet tas viss var mainīties. Es kā sāku tā barošu savu to punktu. Nu, ja, protams, nebūs tā, ka man vispār neviens pieskāns un Kristers vien pēc otra kilo breikšu svāk. Tad, protams, ko domāsim, bet pagaidām barošu to pašu punktu. Tur man vienmēr ir viņi ņēmuši. Tā kā jā, forši. Baigi labs silts vakars. Iekunējām ugunskura. Uzsapsim desiņas vēlāk. Jāpagaida, ka pavisam tumšs paliks, jāaiziet tam kātam, jāmēģina kādu naktsārpu sameklēt. Uz žuti. Nu, varbūt bišķi pāri viņiem. Bet silts pietiekam, es domāju, ka varbūt arī kāds varētu paņemt. Nu, zin kā, jautrībai. Bet neko vai tā. Jāmet atpakaļ. Tiesi gan super maziņa. Sorry, ka es aizelsies. Es tikko gāju naktsārpu lasīt, jo man zūtas naktsārpu nozaga. Tikmēr Kristis uz mani karkaros izvelk. Maziņa jau ļoti, bet labs starts. Uz feeder beidzot ar kaut ko piečakrēja, bet bērns uz to naktstārpu, nu, jau sāk palikt kaitinoši. Visu laiku viens asrāviens, tārps nost un viss atstāja. Maziņš finierīts. Bet, nu, kaut kā tā, nu, interesanti. Jācer, ka viens no tiem staipītājiem paņems, gribās redzēt, kas tur galāja. Gan jau, ka mazie zutīši, viņš tā te mēdz darīt. Nu, naktī vismaz bišķiņ smugāks brekšukiņš. Nu, jācer, ka no rīta būs tāda tikai kā 20 vismaz. Nu, tad beidzot ap 3 naktī vai no rīta kaut kas tīri skaisti paņem uz feederu. Droši vien, ka karūsa pēc sajūtām. Vai gan arī varbūt brekons labs. Bet vairāk kā karūsa uzvedās. Nē, brekons. Bet nav nemaz tik labs. Nu tāds. Nē, nu nav jau slikts. Došur, Krister. Nē, nu nav labs. Būšu godīgs. Ai, nu nespārdies. Likās stingri lielāks. Nu, nekas cems, ka starts kam lielākam. Drīz jau sāks gaiši palikt. Vajadzētu aktivizēties ziltiņai. Nu, šis saucās rīts tuvojās. Nu, aktivizējās ziltiņi. Laikam Marko brekoniņš nāk. Nezinu, cik liels. Nu, kur tiesa? Nostā ne ir vēl. Nezinu, cik viņš ir liels. Gan jau nekas baigi. Nu, nē, nu, pasmuks. Šais jau pasmuks. Jā. Nu, došu. Rādi redzēt, ko es tur noķēru. Jā, šis jau tāds, nu, neslikts. Jāatcer, ka šķiet tagad. Ui, kurāķis. Atdod. O. Tā kā jā, pēdējās pusstundas ietvaros jau kura copīt. 1 vai 2 gan bija garām, atdod āķi. Labi, šo zivu pat cik ir doma paturēt. Mēs viņu varam tā te izmocīt, izjats kā to āķi ārā. Ja es viņu aizstāļās, protams, nedarītu. Tad es uzmanīgi paņemtu ekstraktoru no kastes. Ai, bļāņas āķis noplīs. Nu, ot, ieminējos, vajadzēja arī tā darīt. Nekas piesēš jaunu. Breksīts jau nav slikts. Jācer, ka būs vēl lielāk. Nu, ko es teicu par to rīta cēlienu?
Mums ir Krista ir pusstundā, kopš parādījās gaismiņa virs koku galotnēm. Te mēs te viens pēc otras šos te pusbrekšus stīvējam. Līdz Breikonam, bļoviens, kur tu sāk ādīties? Līdz Breikonam tur vēl tālu. Breikons ir pusotras skagā un uz virs, uz augšu, bet arī šis ir cienījamāks eksemplārs priekš pavasara. Nē, nav jau nekas liels. Es uzsmēlu, būs labi. Bet, pēc upes mamutiem visādiem šitie te tādi tīri viegli nāk ārā. Jācer, kāds kilo 200 arī trāpīsies. Visas iespējas. Šitie tādi, kā kurš? Puskilo 600 varbūt. Dažādi tie izmēri. Kas te ir noticis? Aha. Kopumā, ja šitā turpināsies, tad skaisti. Ja neturpināsies, tad būs kā būs. Bērājas, kur tie gai kanti. Es neteiktu, tie brekši nāk viens pēc otra, bet kaut ko tad tā var salasīt, kur arī viens nāk tāds vidēji izmēra. Nav gluži Latvijas finies, bet līdz normālam Breikonam tur arī patālu. Vai gan neslikts. Bet nav tā, kad viņi ir uz jebko un tā tālāk. Īstenībā diezgan jāpiešauj roka un tārpu skaits arī dīvaini. Uzliks 7 nebūs, uzliks 5 nebūs, uzliks 6 paņems, dīvaini. Bet kaut kādas šādas mēs ir ķēmīgi palaikam. Pulkstens kaut kādas 6 jau tuņi. Līdz kādiem 9, 8 pasēdēsim. Bet vēl jau jāmēģina saķert. Vai aizbēg, vai neaizbēg. Bļā. Ko? Līdek pa ceļam atkal. Līdek Eldorado turpinās. Kristais aizskrēja uz māju pēc spina. Te parās, kas ir kilometrus tur parkveļ aizbraukts ātri. Tikko iemet atkal uz dzīvo. Aiziet galā. Nost. Iemet vēlreiz vēl vienu raudiņu. Sakošļāja. Jāpaņem spinīgs ar to gan jau. Cerams, kaut ko te izdosies no šās starbas dabūt ārdiņas. Tas līdeks kā dubļi tāda sajūta. Vakarā šodien no rīta vairākas, tā kā varbūt dabūsim vismaz vienu, nebūtu slikti. Vēl jau kāti samesti, vēl jau teorētiski makšķerēm, bet vai žūst uzglabājamais velkam ārā. Tā. Kaut kā šādi. Parādīšu tuvāk. Nav tonna un nav milzeņa, bet nav nekāda vaina breksīšana. Protams, daži tur palaidīšu vaļā. Tur naktī baigi nesies, visu ādē iekšā, tur daži galīgi maziņi sanākuši. Tos palaidīšu vaļā, bet jā, nav slikti priekš ezera sezonas atklāšanas. Pasaku jau laicīgi sorry par skaņas kvalitāti, netik labo mikrofons izlādējās, tāpēc kameras audio, bet šitādi arī daži ir ar šitiem te mēs apējamies šādi te. Atvaižam viņus vaļā, vēl kur karūsiņi gribēja jums parādīt nakts. Plaukstiņi jau vien ir. Šos te visu vaļžam vaļā. Savikšu spaiņi atvaidīšu, tos ko nevajag. Tā tas viss ir beidzās, kā redzēt.
nebija slikti. Brekši tāda, nu, kaut cik ok. Varēja, protams, būt lielāki. Karūsņi tikai viena un širāda te. Bet, nu, nekas, brauksim vēl. Noteikti rezultāti būs labāki. Nu, kā jau zinat, ja patika video, nospied īkšķīt, jeb like. Lūdzu abonē kanālu, ierakst kādu komentāru. Tad jau līdz nākošai reizē. Davai, čau!